Čau visiem, mani sauc Vinita, man patīk dziedāt, man nav nekādas muzikālās izglītības, man nav nekādas pieredzes šajā jomā. Vispirms pirms 2 gadiem nebija. Es vienmēr esmu baidījusies vērt muti vaļā viena pati, jo man vienmēr šķiet, kā tad es bez muzikālās izglītības, es droši vien dziedāšu visu nepareizi, visu šķīvi, un tā es pati pie sevis dungoju, kaut kur savā galvā vienmēr dziedāju, bet tā doma par dziedāšanu un tā vēlme, laikam vienmēr sēdēja pakausī un visu laiku staigāja man līdzi. Vienā jaukā dienā es Facebookā ieraudzīju reklāmu no Vocal Master Latvijā. Tu vari iemācīties dziedāt, visi var iemācīties dziedāt. Tad es domāju, labi, varbūt es tomēr varu. Varbūt tā ir mana tā lielā iespēja, kad es varēšu dziedāt arī viena pati un nebaidīties dziedāt viena pati. Man tā šķita ļoti ideāla iespēja. Es teiktu, ideāls veids, jo man patiešām nav laika regulāri braukāt pie vokālajiem pedagogiem, lai arī man šķita, ka, sākumā varbūt, kā tas ir video nodarbības tikai, man bija tā mazliet dīvaini varbūt sākumā. Bet tad, kad es sāku tās video nodarbības skatīties un iet tam visam cauri, tas patiešām ir ideāls veids, pilnīgi ideāls veids, kā mācīties, jo šajās nodarbībās tik smalki visu pastāsta. Tu vari to nodarbību klausīties entās reizes, tu kaut ko varbūt pirmajā reizē nesadzirdi vai nesaproti, noskaties otro reizi. Un man personīgi bieži bija tā, kad es noklausījos, tad es kaut ko pamēģinu, tad man kaut kas nesanāk, tad es noklausos otrais to nodarbību un es saprotu, šito es biju palaidusi garām, tāpēc man tagad nesanāca, bet tagad man sanāk. Man ļoti patīk, jā. Šajās nodarbībās man arī ļoti patika tas, kad viss tiek ne tikai smalki izstāstīts, bet arī smalki nodemonstrēt. Tiešām tā kā pirmklasniekam pa burtam, tā šeit pa notiņai. Un skatoties atpakaļ, man tiešām šķiet, ka es tā kā tāds pirmklasnieks bija atnākusi uz skolu, kas neko pilnīgi nezina. Patiesībā tā varbūt pat nebija ļoti liela problēma, ka nav tā muzikālā izglītība. Pa maziem solīšiem. Viena notiņa, otra notiņa, tā kā tādas trepītes uz augšu, uz priekšu, un solīti pa solītim, un es tuvojos tam savam mērķim. Man daudz palīdzēja arī mūsu čata grupa. Foršs bariņš tāds nolasījāmies mēs. Un šim kursam bija arī vēl tāda pievienotā vērtība, kad es arī dzīvē sāku kļūt spējīgāka vairāk runāt, spējīgāka vairāk izteikt savu viedokli, spējīgāka pastāvēt par sevi, spējīgāka paprasīt to, ko man vajag. Visu to es pirms tam nevarēju. Es vienkārši sēdēju un varēju tikai visam labi, es jau tur neko, es jau tur maliņā pasēdēšu. Man jau nekas nav iebilstams, nē. Es atvēros arī pati kā cilvēks un es kļuvu daudz drošāka un arī dzīvē man šķiet atvērtāka. Un tāpēc priekš manis tas tiešām tā ir milzu vērtība, pievienotā vērtība, ko es atradu visā tajā Vocal Master ceļojumā. Šajā programmā mēs tiešām tā kā iegūstam instrumentus, ar ko strādāt. Ļoti daudz vingrinājumu, visdažādākie, ļoti daudz mūzikas stili. Par visu, kurš stils ir radies, populārākie izpildītāji. Priekš manis tas viss bija īstenībā ļoti jauns un ļoti interesants. Un man ļoti patīk arī tas, kad tiek pasniegt gan tā teorētiskā daļa, gan praktiskā daļa, gan kā ir radusies, piemēram, džeza mūzika, gan kā to džeza mūziku izpildīja, gan kādi tur ir novirzi. Un izrādās, ka ir tādas dziesmas, kuras es savu mūžu nebūtu pierakstījusi džezam, bet viņas ir džez. Un patiesībā runājot par džezu, es domāju, nē, tas ir pilnīgs mūrkas, absolūti nav priekš manis. Es nekad mūžā nespēju tos visus džeza pirli izdziedāt. Vispār absolūti priekš manis nesaprotamais ritms, kā viņi tur dzied un improvizācijas. Nē, tas lojas nekāds. Man bija domājis vienkārši izbraukt viņam viegli cauri tam modulim, bet tā pamazām, ziniet, es šobrīd vairākas džeza dziesmas esmu iemācījusies un es turpinu mācīties, un šobrīd es atkal jau klausos to džeza moduli un es nesaprotu, kas īsti man tur bija tas grūtais, ko es tur īsti nevarēju, taču viss ir elementāri. Skatoties atpakaļ, es tiešām redzu to savu progresu un es redzu, cik ļoti es esmu augusi visā šajā ceļojumā, jāsaka. Un tad es saprotu, cik tālu es esmu nokļuvusi un ka man ir īstenībā milzīgs progress. Un es esmu ļoti priecīga, ka es atradu Vocal Masteru. Ir ļoti grūti tā salikt visu kaut kādā vienā mazā video, visu to ceļojumu. Un tur ir tik daudz emociju bijis un arī gan prieka, gan puņķu, gan asaru.
gan viskaut kā. Pēc tiem, kurus uztraut, vai tu šādā formātā var iemācīties dziedāt? Jā, var iemācīties. Pilnīgi noteikti var. Šis ir ļoti ideāls formāts, kurā ir iekļauts pilnīgi viss, kas ir nepieciešams. Visi instrumenti, visi rīki, anatomija, fizioloģija, pat mūzikas teorija, šur tur mazliet nepieciešamā vēsture. Tas tiešām viss ir ļoti interesanti un viss ir ļoti saprotamā un vienkāršā veidā. Un visvairāk man patīk tas tiešām, ka ja man kaut kas nesanāk, man ir kur aiziet atpakaļ un paskatīties. Es varu vēlreiz noklausīties kaut kādas nodarbības. Ja man tur, es saprotu, ka man kaut kāds klupšanas akmens ir krūšu reģistrā. Kaut ko es tur daru varbūt nepareizi. Es aizēju atpakaļ uz tām nodarbībām un es izēju viņām cauri vēlreiz un paskatos. Un es atkal atrodu kaut kādas jaunas lietiņas, kas man īsti, varbūt bija paskrējušas garām iepriekš, vai es jau biju paspējusi aizmirst. Un tas ir ļoti vērtīgi, kad ir tie visi video un ir atsevišķi treniņu programmas ar vokālajiem vingrinājumiem. Viss, pilnīgi viss, lai varētu mācīties un trenēties. Noteikti nebaidieties, mēģināt. Zaudēt šeit pilnīgi noteikti nav ko. Šeit var tikai un vienīgi iegūt, un iegūt tiekam ļoti daudz, un pacietība un darbs noteikti atalgosies.